Tagad nedaudz pastāstīšu par to, ko mēs darīsim stundas otrajā daļā. Stundas otrajā daļā jūs visi sadalieties grupās pa 5-6 cilvēki, veidojiet savus uzņēmumus un pēc pakalpojumu uzņēmuma parauga budžetējiet uzņēmuma ienākumus un izdevumus mēnesī. Kā jūs paši saprotiet, tēmas var būt visdažādākās, gan pakalpojumi, gan ražošana. Ar vienu vārdu visdažādākās. Tā kā lai veicās, un pēc tam stundas beigās katra grupiņa prezentēs savu uzņēmumu un savu uzņēmuma budžetu mēneša griezumā. Domājot par savu biznesu, neaizmirstiet, ka katram biznesa veidam ir specifiski izdevumi. Ja jums ir ražošana, tad jums būs noteikti materiālu iepirkšana. Ja jums ir tirzniecība, tad jums ir preces iepirkšana. Dotajā piemērā ir pakalpojumu uzņēmums. Tātad ir darba alga, nodokļi, komunālie maksājumi, telpu izdevumi, sakaru izdevumi, internets, kancelējas preces, IT izdevumi un tā tālāk to, ko jūs redzējāt paraugā. Vai jums visiem tas būs? Tas ir atkarīgs no biznesa veida. Tā ka pilnu radošumu varbūt, ka dzīvē noderēs. Labi, sanāks. Pret internetu veikals. Ebajā. Aprakstiet visu. Tagad ir pēdējās 3 minūtes darbiņu pabeigšanai, pēc tam pa grupām lūdzu prezentējiet savu uzņēmumu. Paši variet izvēlēties, prezentē viens direktors vai prezentē visus uzņēmumus, un lai pārējiem ir ieinteresēti, saistoši klausīties pa jūsu pozīcijām un pa jūsu biznesa redzējumu. Mūsu izdomātais bizness ir BioRio. BioRio ir bioloģisks un dabas glābošs uzņēmums. Te pārdod ekobatānijas, kā arī plecu somas dabai draudzīgas. Visi produkti ir paši audzēti un uzturēti. Tā, bulciņu cepēji iespaidos dalīsieties pēc tam. Mums nav tādas algas, jo mēs visi 4 sastrādāsim un pēc tam vēlāk sadalīsim, atkarīgi no darba. Un mūsu ieņēmumi ir 10 000 eiro. Mēnesī? Mēnesī, jā. Ļoti veiksmīgi, ne? Jā, un izdevumi ir tādi. Telpīre, kas ir 2500 ar mēbelēm mēnesī. Komunālie ir 300 eiro. Produkti ir 2000 eiro ar visām sēklām un pašām audumiem un somām. Iepakojumi, kur mēs visu to liksim, lai pārdod cilvēkiem, ir 1000 eiro. Internets priekš mājaslapas un vispār telefona ir 35 eiro. Plecu somas ražošanai ir 1000 eiro, lai nopirkt audumu un visu pārējo. Tehnoloģijas un piedarumi, ar ko audzēt sēklas, ir 800 eiro. Un sakaru izdevumi, kā arī uztaisīt mājaslapu, mums sanāca, ka 100 eiro. Un apdrošināšana 65 eiro. Un kopā pārkliksim 2000, kas iet uz drošības filveni, ja kaut kas ļoti slikts notiek. Tiešām jums tie izdevumi tikai 800 eiro, 8000 sastādīja? Jā, var skaitīt. Un jums nav algas, jūs, kamēr attīstiet uzņēmumu, jūs strādājiet pašas, nav algotu darbinieku. Arī, sadalīsim beigās. Beigās sadalīsiet. Arī, bet sākumā drusciņi pakrāsiet. Jā, lai gadījumu kaut kas nenotiek. Labi, paldies. Jā. Mēs nodarbosimies ar konditorejas izstrādājumiem, un mēs cepsim bulkas un tortas. Un mūsu konditoreja sauksies smukās bulkas. Mums ir saplānots, ka alga ir katram 620 eiro mēnesī, un sanāk visiem 5, tā būs 3100 eiro. Ieņēmumi mums ir, sanāk, ka mēs taisīsim 10 000 bulciņas mēnesī pa 80 centiem. Un tas sanāks 8000 eiro mēnesī. Tas aptuveni ir 333 bulciņas dienā. Un vēl mēs arī cepsim tortas.
Nedaudz. Uz pasūtījumu, jā? Jā, uz pasūtījumiem. 50 tortes mēnesī aptuveni. Tas sanāk, ka katra torte ap 10 eiro, un mēs nopelnīsim par mēnesi uz tortēm 500 eiro. Un kopā saplānots mums ir 8500 eiro. Mēs izņēmumu mums ir nodokļi. Tie ir 731 eiro un 30 centi. Telpu īra 600 eiro. Elektrība mums ir 400 eiro. Un tehnikas noma mums ir uz kredītu. Mēs 300 eiro mēnesī maksājam viņiem. Tad piens, cukurs, miltis, viests, ceļa, garšvielas. Aptuvenais viņa maksājums ir 2868 eiro mēnesī. Un sanāk, kopā mēs iztērējām 8000 eiro uz visiem produktiem, izņēmumiem, telpas īrēm, un mums palika kā drošības, kā spilvens, kā Kraikstē 500 eiro. Ļoti labi. Jā. Krāsiet kam? Ko lūdzu? Kam krāsiet drošības spilvenu? Krāsiem jaunam restorānam, jaunai vietai, jaunam punktam. Super. Paldies. Jā. Labdien! Mūsu biznesa ideja ir pasniegt logo un reklāmas, kā arī mājaslapu taisīšanas pakalpojumus. Mūsu biznesu sauks Allsite. Logo maksās sākot no 15 eiro, mājaslapa sākot no 800 eiro, reklāmas pakalpojumi sākot no 200 eiro. Izdevumi būs internets un elektrība 40 eiro, nodokļi un PVN 150 eiro, ziedojumi 100 eiro. Ziedosiet tomēr, Jā. jau variet atļauties, jā? Darbinieku alga 300 eiro. Un mūsu mēneša budžets ir 1500 eiro, un drošības pilvenām paliks 210 eiro. Es domāju, ka vienkārši lieliski. Paldies! Iesākumam variet varbūt, ka neziedot. Variet ziedot ar savu darbiņu, aiziet drēbes pašķirot, maksāt sev algu vai ieguldīties, bet uzreiz tautai stāstu, ka viņiem tik lielisks budžets iznāca tāpēc, ka viņiem tehnika ir īpašnieka ieguldījums. Jā. Nav jāpērk nomā dators, labs dators, kas ir vajadzīgs šādām lietām. Nav jāmaksā mēneša nomas maksa, līzinga procenti. Līdz ar to bizness jau no paša sākuma ir rentabls. Jā. Ar drošības spilvenu sakrāsiet, pirksiet jaudīgāku tehniku un tā uz priekšu. Jā. Varbūt mēs pat nopirksim savu māju, kur to visu organizēt. Pēc 10 gadiem noteikti. 10 gadus. 10 varētu. Uzreiz nevar. Uzreiz nevar. Ja Īrēt pērk uzreiz, varēs. tad tas ir jāmaksā hipotēka. Īrēt arī var. Jā. Ar vienu vārdu sakot, tas viss ir jāskaita. Reālajā dzīvē tas viss ir mežonīgi jāskaita.